daudz sadāvināt lietu, un tāpēc šī pasaule, kurā es dzīvoju, stipri eklektiska, viņa tāda sastēlēta ir no tādiem fragmentiem, bet tie ir tie fragmenti, kas te mūs uztur un palīdz dzīvot, jā. Šī pat aina uzdāvināja man šo milzīgo lielvārds jostas fragmentu, kas tāds, es pat nezinu, vai viņš otrs tāds Latvijā ir, un kad te bija zagļi ielauzušies vairāk kārt, viņi nebija aizkāruši to, jo viņiem tā nav vērtība, nu tiešām, kur viņi varētu likt lielvārdas jostas, tādu milzīgu fragmentu, jo otra tāda nav, un to viegli atrast, un viegli viņus arī noķert, varbūt, ka viņi bija tik gudri un saprat to. Kamīnu, kad mēs mūrējām, kad atveda, kad sākām mūrēt šeit durvju aila tikai bija, un šo dzirnakmeni atveda man no Velēnas zvaigznīšu tēvs, un tur brāļa zvaigznītes dzīvo tādi estētiski cilvēki, un tur uz laukiem pie Velēnas, pie Apsīšu Jēkaba mājām. Un viņi atved uzdāvināja man tūliņ aiz tā kolhoza priekšsēdētāju šo otru akmeni, trešo. Un to mēs ievēlām iekšā ar šausmīgām mokām, pa izbūvēt durvju aili jau un iemūrējām apakšā kamīnā. Un tā mēs te dzīvojam ar citu cilvēku klātbūtni. Un vasarā to diezgan stipri jūt.